piepildījums un prieks ir viens un tas pats. Mums ir vienmēr divi ceļi, vai dzīvot ilūzijās un melos, vai nu dzīvot reāli dzīvi un redzēt patiesību, kas apkārt notiek. Ja mēs darām un izsīkst enerģiju, turpinam darīt un viņa nedzisīs. Kāda jēga tam, ko tu dari? Kāpēc cilvēki noveco? Jo viņi dara lietas, kuras ir bezjēdzīgas. Vai piepildījums stāvoklis ir tas stāvoklis, ko mēs cenšamies kompensēt ar emocionālo ēšanu? Dodamies pie nākamās vērtības, un tā ir piepildījums. Stāvoklis, kas ļauj dzīvot šeit un tagad un atrasties prieka stāvoklī. Darot bez piepildījuma, cilvēks sevi iztukšo, tādējādi radot veseluma trūkumu savā apziņā. Piepildījumu priekš sevis es noformulēju kā esmu gandarīts, bet man uzreiz ir pirmais tāds gramara nazija jautājums, stāvoklis, kas ļauj atrasties stāvoklī. Varbūt piepildījums un prieks ir viens un tas pats, vai gluži tā nav? Ne, par prieku es pēc tam pastāstīšu. Piepildījums, tas ir, tā kā tur arī minēts, atrasties stāvokli šeit un tagad. Tas stāvoklis šeit un tagad nozīmē aktīva dzīves fāze. Tā kā mēs esam aktīvi savā dzīvē. Mēs jūtamies, ja jūs tā patīsiet katrs filmu atpakaļ, ja, savā dzīvē, kad jūs jūtāt to dzīves piesātinājumu tikai tanī brīdī, kad jūs kaut ko aktīvi darat. Ne? Nekad nav bijis tā, ka es guļu uz dīvānu un jūtos nenormāli dzīves piesātināts un piepildīts. Ja? Skatos tur televizoru un jūtos tik piepildīts savā dzīvē, ja? Kā nekad. Ja? Vai nezinu, guļu pludmalē sauļojoties, jūtos piepildīts. Kaut kādā mērā var, ja ar saules stariem piepildīts, jo tā tālāk. Bet tas patiesais sajūtas vai iekšējais stāvoklis nav tas piepildījums stāvoklis. Lai tev būtu šis piepildījums stāvoklis, tas vienmēr ir saskarē ar rīcību šī mirklī. Tavai rīcībai šī mirklī ir jānotiek, tikai tad tu jūtīsi piepildījumu. Ja tu nedari, tu nejūti piepildījumu. Mēs bieži vien pat neredzam tos savus piepildījumu stāvokļus. Mēs varam iziet dārzā, darīt kaut kādus darbus, ja, kas liekas pēc pienākuma jādara, bet brīdī, kamēr tu dari, tu jūties piepildīts. Tu aizej mājās, protams, esmu noguris, tur piekus, jā, visu ārprāts tik smags tas dārzs bija un tā tālāk. Bet tev pēc tam ir tas, ko saka gandarījums, ja, ka tu esi to padarījis tomēr, kas bija kaut vai tāpēc, ka tas bija tavs pienākums. Pat varbūt tev nepatīk dārzā, bet tu izpildīji pienākumu un tu jūties jau gandarīts savā dzīvē. Lūk. Un tas ir tas piepildījuma stāvoklis. Kad ir gandarījums, tas nozīmē, ka no tā brīža viņš sāk samazināties tos piepildījumus. Ja? Jo to esi piepildījumu, tu jūti brīdī, kad tu dari lietas. Tad, kad tu nedari vairāk, tev pazūd piepildījums sanī brīdī. Un piepildījuma pazušanas tu vari piefiksēt brīdī, kad tu sajūti gandarījumu par paveiktu. No tā brīža tās piepildījums sāk kristies. Ja. Tātad, ja es guļu smiltiņās, saule, jūra un all inclusive, tas gluži nav tas piepildījums. Tas nebūs piepildījums. Varbūt tur būs prieka daļa tajā visā, bet piepildījums tur var būt mazāk nekā vajadzētu. Jā, vai piepildījums stāvoklis ir tas stāvoklis, ko mēs bieži cenšamies panākt un kompensēt ar tā saucamo emocionālo ēšanu? Protams, jā. Pēc tam, ja mums nav piepildījums no mūsu darbības, no mūsu iesaistes dzīvē, jā, tad mēs mēģinam sevi piemānīt ar dažādām garšām, ar dažādām tekstūrām, struktūrām, ar dažādām baudas gūšanas sistēmām, ja, ko mēs meklējam, kur cilvēki gūst piepildījumu. Jaunieši gūst piepildījumu datorspēlēs. Ja. Kā viņš uzvarēja, izgāja kaut kādu līmeni, ja, es jūtu gandarījumu uzreiz pēc tā. Ja, tad atkal kaut kādas tur ēdienas pats par sevi. Ja, viņš vienkārši hormonāli aktivizēja dažādus procesus, kas tev simulē tos stāvokļus, ko tu justu tad, ja tu reāli aktīvs būtu dzīvē. Ja? Kāpēc mēs ēdam? Tāpēc, ka mēs jūtam to tukšumu stāvokli iekšējos. Tāpēc mums vajag tos hormonus, kas mums tos hormonus aizdzen. Ja? Tāpēc mums ir tas atbalsta klubs, ja? Izveidots, ja? Ko pavisam nesen te nodibinājam, ja? Kur cilvēki, kas sajūt brīžus, kad viņam trūkst šis stāvoklis veseluma iekšējais vai piepildījumi. Ja? Tas pazeminās tā vibrācija. Ko nozīmē pazeminās vibrācija? Ja mums nav piepildījums, mums krītās dzīvības spēks. Piepildījums, tāpēc tajā skaidrojumā bija, ir tas, kas tev ļauj uzturēt dzīvības spēku. Ja, mēs visi zinām, ja mēs darām kaut ko, mums ir enerģija, spēks, vēlme kustēties. Tiklīdz mēs pārstājam kustēties, darīt, gribēt kaut ko un nesaprotam vairs, ko gribam, un tad visādas domas nāk, un tad kādas emocijas, tad kāda aizvainojuma parādās vēl kaut kas. Ja, tas ir tieši nespēka stāvoklis, ka mēs zaudējam dzīvības spēku.
Un tāpēc, ja tu jūties slikti, es vienmēr saku, ej un dari. Ir tur konkrēts lietas Patreonā, mēs par to ļoti detalizēti esam ar Dāvi izrunājuši arī. Ja kāds grib, var noklausīties tās lietas, ja kādā veidā izkāpt no šiem stāvokļiem laukā, kad tu vienkārši jūti dzīves spēku izsīkumu. Ja? Galvenais uzdevums ir sevi nodarbināt. Es nesaku, nevajag nekādas sliktas lietas darīt, bet dari lietas, kas ir labas, jā, kā minimums. Kādas lietas un kā tas darbojas, par to citās vietās ir pastāstīts. Vai no tā visa es varu secināt, ka piepildījuma stāvokļa iegūšana ir tādas kā hormonu medības, kuras es varu iegūt divos veidos. Viens kaut ko darīt un gūt gandarījumu, un otrs ir tāds feikais veids, kurā es cenšos kaut ko kompensēt ar ekrāniem, izklaidēm, atkarību izraisošām vielām. Kaut ko vēl tādu. Tieši tā tas arī ir. Mums ir vienmēr divi ceļi, vai dzīvot ilūzijās, kā mēs runājam, un melos sākumā. Ja? Vai dzīvot reāli dzīvi un redzēt patiesību, kas apkārt notiek. Ja? Tad viens ir dzīvot ilūzijās, ka mēs izvēlamies kompensācijas mehānismus reālas darbības vietā. Ja? Tas ir tā kā kruķi. Es varētu staigāt pats, bet man nav enerģijas, un tāpēc ir tas saburtais loks. Ja man nav enerģijas, tad jāņem kruķus staigāt. Ja? Nevis pats staigāšu. Ja? Tad es izvēlos tur paēst, padzert, uzpīpēt, narkotikas, varbūt, nekārtīgu dzimumu dzīvi, tur izklaides, ballītes, tur, dziedāt, dancot, jautrību kaut kādu taisīt, neko reāli neradot, nekur reāli neiesaistoties šī mirklī. Ja, un te mēs jau pieskaramies nākamajai tēmai, ne nākamajai, bet vēlāk vēl vienai, kas būs arī tēma, ja? Tā kā ar ko ir saistīts šis te patiesais piepildījums, bet par to mēs runāsim pie tās nākamās tēmas. Ja? Vēl par piepildījumu stāvokli. Var taču būt tā, ka mēs darām kaut kādu darbu, kurš mums sniedz gandarījumu, bet ir tā, ka tas ir kaut kāds ilgtermiņa projekts un strādājam mēs nedēļu, mēnesi, 2, 3, bet tie fiziskie rezultāti nenāk, neparādās un enerģija vai uguns izsīkst, ko darīt tad? Vai atbilde ir tiešām, ja mēs darām un izsīkst enerģiju, turpinam darīt un viņa nedzisīst? Te ir tas jautājums atkal, kāda jēga tam, ko tu dari? Atgriežamies pie iepriekšējās vērtības, vai ne? Tātad, ja tu darīsi ilgstoši kaut ko bez jēgas, tu izsmels resursus, un tas ir indikators tām, ka tu vēl vai nesaproti, ko tu dari šeit un tagad, ja? Vai mēs jau ejot dziļāk, tad jau jāsāk analizēt, no kurienes mums tas piepildījums tieši no kāda veida darbības rodās, ja? Un par to mēs esam, man liekas, vairāk Patreonā runājuši, ja? Un tad jebkurai darbībai ir jābūt ar jēgu. Ja tu darīsi kaut ko bez jēgas, tas ir tāpat kā, tu esi vergs un tev liek airēt galēras airus, ja, kaut kāds. Protams, ka tu nejutīsi piepildījumu airējot, tāpēc, ka tā nav tava dzīves jēga, tur sēdēt uz vergu galēras un airēt kaut kur laivu, kur tu pat nezini, uz kurien tu brauc, vai ne? Tad tev nav jēga, un jo tev ir vairāk sasiets tavs šī brīža darbības fokus uz jēgu, kam tu redzi jēgu dzīvē, ja, jo tavs piepildījums būs īstāks, pamatīgāks un tev ilgāk neizsīks dzīvības enerģija. Dzīvības enerģija, kāpēc cilvēki noveco, jo viņi dara lietas, kuras ir bezjēdzīgas, vai dara lietas, kurām ir mazāk jēgas nekā viņi gribētu savā dzīvē. Ja? Tātad vai viņš vēl nav sapratis to jēgu, un te mēs atgriežamies pie tā, ka ja mūsu jēga ir mūsu būtībā, ja, tad tu esi mūžīgs cilvēks. Tu vari darīt, ko tu gribi, tur, kā tu gribi. Tava dzīvības enerģija nebeigsies nekad, tāpēc, ka tava jēga ir augstāka nekā cilvēcīgās dzīves izpratne. Bet tā ir cita tēma, tas ir jau praktiski apziņas attīstības akadēmijas kursi, un par to mēs tur vairāk runāsim un praktizēsim un tādas lietas darīsim. Tāda sanāk reklamēt kursus, bet tas ir tieši ar to saistīts. Es nevaru šī mūsu īsajā sarunā izstāstīt visu, kas ir iekļauts vairāk 100 stundu kursos. Ja es vēlos iziet no apaļveida krustojuma, tad kurs šeit, kurs tur. Pat nevis iziet, tu vienkārši tas krustojums tev paliks saprotams, priekš kam viņš ir, un tu nevis viņu izies, bet tu pacelsies virs viņa, un tu redzēsi, kā tas viss darbojās vienā veselā sistēmā. Tu vairs nepiedalīsies tajā satiksmē tur, bet tu jau regulēsi to satiksmi pats no augšas. Tas nevis riņča kristelēs rītu otru izeju, bet es vienkārši redzēšu, kā izskatās. Tu redzēsi no augšas, un tu vari to visu jau ietekmēt pats, kad tu saproti, kā tava apziņa darbojās. Šī būs viela pārdomām
ar ko piepildīts